Vēl pēc vasaras pilnziedā būtu jārunā par tiesāšanos. Eiropas Savienības uzņēmums Latvijā ir sniedzis pakalpojumus, samaksājis šeit pievienotās vērtības nodokli. Šās valsts ieņēmuma dienestā ar lūgumu atmaksāt. Atsaka. Acīm redzami nepamatots atteikums. Gāja sākumā smagi. Ne tu viens Latvijā cīnies ar netaisnību. Nodokļu administrācijas katrā valstī ir atsevišķas. Latvija vēl nav pieminēta Eiropas Savienības tiesas spriedumos. Varētu būt, ka ir skaidrs, jā, bet neatmaksā. PVN samaksātais visticamāk ir jāatmaksā, pat tad, ja valsts ieņēmuma dienestā ļoti to negribās. Labdien! BDO Talks podkāstu 8. izlaidumu. Klausītāji un skatītāji, šodien man tas gods ir iepazīstināt jūs savu kolēģi, zvērnātu advokātu Jānu Zaļo. Un mēs runāsim par tēmu. Daudz varētu uzdot jautājumu, kāda, vēl pēc vasaras pilnziedā būtu jārunā par tiesāšanos. Šoreiz būs nevis par jebkādu tiesāšanos, kurā Jānis ir liels speciālists, bet par ļoti specifisku tiesāšanos. Mēs šodien runāsim par manu mīļāko tiesāšanos ar valsts ieņēmumu dienestu. Un šoreiz mēs runāsim arī par zināmām pozitīvām ziņām, par uzvaru tiesāšanā ar valsts ieņēmumu dienestu, par tēmu, kas saucās PVN vai pievienotās vērtības nodokļa atmaksa. Īsumā tie, kas nezina, Eiropas Savienības galvenā vērtība ir nevis transgenderi vai liberālisms kā tāds, bet Eiropas Savienības galvenā vērtība un vienojošā vērtība ir pievienotās vērtības nodoklis, kurš strādā kā galvenais netiešais nodoklis visā šajā kopējā tirgus vai kopīgajā savienības teritorijā. Un viņam viens no galvenajiem principiem ir nediskriminējoša, vienlīdzīga, ātra, efektīva un tā tālāk. Varat epitetus izdomāt. PVN samaksas atgūšana vai priekšnodokļu atprasīšana atpakaļ no valsts. Un tad, Jāni, kā mēs zinām, parasti sākās arī problēmas. Pastāst varbūt drusku par sevi, par to, kā tu sāki rakstīt rakstus PVN jomā un varbūt pamazām tuvosimies lietas apstākļiem un faktiem, lai droši vien klausītāji arī gūtu kādu labumu un saprotot, ko tev izdevās sasniegt. Jā, paldies, Jāni. Pēc būtības, vērsās mūsu paši BDO nodokļu speciālisti, bija klients no citas Eiropas Savienības valsts. Normālu saimniecisko darbību veica. Protams, viņa darbība bija saistīta ar vienu nekustamo īpašumu Latvijā, tāpēc, attiecīgi, tas viss arī nodoklis arī šeit tika maksāts. Un viņš izmantoja arī sev tādu zināmu procedūru, ka viņš šo PVN, ko viņš samaksāja Latvijā, viņš tā kā prasīja atpakaļ no valsts ieņēmuma dienesta. Bet tas tika liegts, un neskatoties uz to mūsu speciālistu pūlēm, tāpēc arī vērsās, lai skatās redzējumu, ko mēs kā juristi daļu šito visu jautājumu varam pateikt. Un tad attiecīgi vienojāmies, kad tiesāsimies par šo tēmu. Droši vien, ka klausītājiem, skatītājiem varbūt derētu neliels ievads. Es nezinu, kas tev tieši pamudināja, vai konkrētā lieta, vai ķerties pie spalvas kāda, bet tu sāki publicēt rakstus PVN kontekstā. Izstāst varbūt, kas tev pamudināja, gan kas pamudināja rakstīt, bet arī īsi padalies rakstu būtību. Ja? Kas tev bija analīzes, tā teikt, fokusā? Pēc būtības, tu jau ieskicēji, kad pati šī Eiropas Savienība, tā galvenā doma ir tāda, ka viņa ir vienota un viņa kā viens organisms arī attīstās, lai būtu konkurējoši arī citām pasaules ekonomikām. Un ir tas princips PVN neutralitāte, kad nav uz uzņēmējiem kaut kādi administratīvie slogi, lai viņi vienkārši var izdomāt, vai Latvijā
darboties vai kaut kur citā Eiropas Savienības valstī. Jā, ka šis jautājums tika sīkāk izpētīts, tika papētīta valsts ieņēmuma dienesta argumentācija, tika papētīta Eiropas Savienības tiesu prakse, arī Latvijas tiesu prakse. Tur radās pārliecība, kad ir acīm redzami nepamatots atteikums. Un tāpēc tā arī raksts, jo pēc būtības nevienam jau nepatīk kaut ko samaksāt. Ja var paturēt sev, tad var paturēt sev. Un šajā gadījumā man radās tāda pārliecība, ka šeit konkrēti ir tāds mehānisms, kad patur, un tad tiesājieties, ja gribat. Un tad attiecīgi šīs netaisnības, kā teikt, mudināts, es arī, protams, uzrakstīju to. Tātad ne tu viens Latvijā cīnies ar netaisnību, tā nav neparasta lieta, bet es iedomājos tādu situāciju, ja tu saki, tirgus kopienu savienība viena, PVN ir galvenā vērtība, bet acīm redzot, nodokļu administrācijas katrā valstī ir atsevišķas. Nav vienas, ja neskatoties to, ka direktīvas ir puslīdz, un mēs šeit runājam par to direktīvu, kas saucās PVN pārmaksas atmaksas, direktīva ir ieviestas visās dalību valstīs. Pat neskatoties to, ka šādus netiešo nodokļu jautājumus izskata savā jurisdikcijā Eiropas Savienības tiesa, kura cenšas visu to harmonizēt, unificēt. Neskatoties to, ir dalība valsts, kā piemēram Latvija un valsts ieņēmuma dienests, kurš tavuprāt, acīm redzamā lietā, kurbā būtu jāatmaksā PVN, atsaka. Izstāsta varbūt faktu fabulu, tad ir Eiropas Savienības uzņēmums, kurš tālajā 24. 23. gadā sniedz pakalpojumus. Pārņem stafeti, tu labāk zini lietas apstākļus. Jā, pakalpojumi jau sāk sniegt 2022. gadā, līdz ar to, jā. Un saistībā ar to pa Latviju un Eiropas Savienības tiesu, Latvija vēl nav pieminēta Eiropas Savienības tiesas spriedumos, un nav tā, kad teiksim, katra valsts jau nedaudz to sedziņu velk uz savu pusi, teiksim, Eiropas Savienības tiesa, tāpēc arī ir vajadzīga, lai saprastu, kādā veidā tās visā Eiropā tās regulas tiek ievērotas. Direktīvas. Atvainojos, direktīvas. Jā. Un būtība ir tāda, ka kauninātas tika arī pat Zviedrija, vairākas citas valsts. Un būtība jau tai visai tiesvedībai tāda, ka it kā mums administratīvās tiesas, viņu uzdevums un viņas izveidots ir tieši tādēļ, cits starpā, lai arī kontrolētu, kā to visu ievēro. Bet tad varbūt, kā saka, izved cauri klausītāju, skatītāju tiesvedības peripētijai. Tad atmaksa. Eiropas Savienības uzņēmums Latvijā ir sniedzis pakalpojumus, samaksājis šeit pievienotās vērtības nodokli, un griežās valsts ieņēmuma dienestā ar lūgumu atmaksāt. Atsaka, tu uzraksti rakstu, visi saprot, bet ir jāiet uz tiesu. Kas notiek tiesā pirmā instancē, un es saprotu, ka viens no mūsu podkāsta galvenajiem motivatoriem, tu griezies tiesā arī otro reizi. Tad izstāsti, kā gāja un detaļas. Tā tad trakākais, kas ir tā, kad runā ar speciālistiem, viennozīmīgi skaidrs, ka viņi ir adekvāti kompetenti tajā jautājumā, un izprot to būtību, bet nepamet tā sajūta, ka tomēr varētu būt, ka ir skaidrs, bet neatmaksās. Un, protams, tur bija
sazvanīšanās, runāšanas, diskusijas, bet tur cita ceļa neatlika, jā, kā uzsākt tiesvedību. Turpat bija, tas ir nenormāli liels resurss, kas jāpatērē klientam, jo tur, manuprāt, pat bijām ierosinājuši 3 atsevišķas tiesvedības, 2 apvienoja, vienu jau izskatīja apgabala tiesā, un tad jau vēl bija tur pa pēdējo periodu. Un gāja sākumā smagi, kā teikt, pirmajā instancē bija zaudējums, tad bija otrajā instancē, tad iesniedzām kasācijas sūdzību, atkal pirmajā instancē zaudējums, bet apgabala tiesa beidzot izskatās, ka pirmo reizi kāds ir izlasījis tos pieteikumus, to motivāciju un skaidri pateica, ka tā veikt nevar. Ja? Pēc būtības agrāk jau senāts ir pateicis, ka citās līdzīgās lietās tur bija valsts ieņēmuma dienas izmantojis citu argumentāciju. Tad tajā gadījumā argumentācija bija tāda, ka esot bijis jāreģistrējās kā PVN maksātājiem. Un, protams, tas izgāja tur kaut kādus 5 gadus. Senāts pateica beigās, nav taisnība. Un šajā gadījumā mums ir nedaudz cits arguments piemeklēts. Šajā gadījumā ir, kad esot bijis jāreģistrē patstāvīgā pārstāvniecība. Tas ir arī tas sāls, bet direktīva... Bet kāds sakars ir pastāvīgai pārstāvniecībai, kas vispār, manuprāt, ir tiešo nodokļu jēdziens un tiek pielietots arī starptautiskajās nodokļu konvencijās par tiešajiem nodokļiem, primāri uzņēmumu ienākumu. Kāds tam sakars ar pievienoto vērtību? Atbildi ir vienkārši nekāds. Un šis jau aspekts nav tā, ka tas kaut kas ir oriģināls, tas ir arī jau Eiropas Savienības tiesa jau citām valstīm to ir attiecinājusi. Bija tās ESO konvencijas, uz ko atsaucās citas valsts, un ir pat Eiropas Savienības spriedums, kur tiešā tekstā norādīts, ka šis nav tas jautājums, kas ir jāskata vērtējot, vai atmaksāt PVN vai neatmaksāt PVN. Tā kā jā, tik vienkārši. Pilnīgi nekāds. Un vienīgais, kas ir nosaukums ir līdzīgs, ir direktīvās paredzētais patstāvīgā iestāde, kas nav tas pats, kas patstāvīgā pārstāvniecība. Patstāvīgā iestāde ir jau jābūt reālai darbībai, jābūt spējai darboties no šīs vietas, kas ir atsevišķs stāsts. Bet varbūt, lai atkal mūsu klausītājs labāk saprot, tad ir šis Eiropas Savienības uzņēmums ar reģistrācijas numuru, piemēram, kādā no Eiropas Savienības dalību valstīm. Viņš veica ko? Viņš veica kaut kādas ar celtniecību saistītas instalācijas, elektroinstalācijas plus mīnus pakalpojumus. Ko viņš darīja? Viņš brauca uz Latviju, nomāja viesnīcas, maksāja PVN, nomāja mašīnas, maksāja PVN. Es pareizi, faktoloģiju izklāstu, un pēc tam tas viss akumulējās un uzrādot šo te samaksāto Latvijas priekšnodokli, Eiropas Savienības uzņēmējs griezās Latvijā, lūdzu, atmaksājiet man šo nodokli. Par kopējo summu netik mazu, teiksim, mēs runājam par vairāk kā 100,000. Jā, kopējā summa bija aptuveni 150,000. Un tās viesnīcas autonomu, tur bija kaut kādi, 3% varbūt no tā visa kopējā. Pārsvarā, viņš nenodarbojās ar celtniecību, bet tā kā viņš ir speciālists. Sniedz pakalpojumu citiem principā, viņš inženieri, kuri zina, viņiem ir know-how, kā tā viņa tehnoloģija tur labāk strādā, un attiecīgi viņi noalgoja latviešu uzņēmējus, kuri to visu izdara. Fiziski viņi neko tādu nedarīja, bet, kā teikt, vietējie apakšuzņēmēji izdarīja, un viņiem arī tika samaksāts, un tur bija tā lielākā bēda. Jā.
Bet tad atgriežamies. Kāds bija vidi arguments, kāpēc neatmaksāt šos 150,000? Izstāst dažādos posmos, lai mēs saprotam vidu kļūdas, tā teikt, anatomiju. Galvenā doma tur bija tāda, ka starpvalstu konvencija par tiešajiem nodokļiem, kurus tu pieminēji, un darba ilgums bija lielāks par 9 mēnešiem. Punkts. Un tas būtībā arī tas galvenais arguments. Un tas gāja cauri visās instancēs, līdz tātad, otrajā piegājienā apgabala tiesa atskāra, kāds tam vispār sakars ar PVN atmaksu. Tieši tā. Tā kā, protams, no malas varbūt liekas, it kā ir vienkārši, bet ja tur kā teikt, tiek ļoti daudz ap to sarakstīts un nāk negatīvi spriedumi, tur, protams, klientam... Ticības tev vienā brīdī sāka jau pamest. Saki, bet ko tu tagad sagaidi? Kāda tālākā rīcība vai kāda rīcība, pretrīcība? Ko tu sagaidi, kas notiks tālāk? Saistībā ar to lietu, kurā mēs panācām klientam labvēlīgu spriedumu, scenāriju varbūt 3. Pats labākais valsts ieņēmuma dienests saprot, jums bija taisnība, ņemat naudu, kas, es domāju, vismazāk ticamais. Tad ir otrs scenārijs, kad aiziet atpakaļ uz valsts ieņēmuma dienestu, bet valsts ieņēmuma dienests pasaka, labi, sapratām, nav patstāvīgā pārstāvniecība, bet neatgriežam tāpēc, ko mēs nezinām, un tad ir trešais variants, kas visticamāk arī būs, kad tomēr saprot, ka vieglāk ir pārsūdzēt. Kā teikt, darbiniekam neviens nepārmetīs par to, ka viņš kaut ko ir pārsūdzējis. Un es domāju, tas būs tāds reālākais scenārijs. Sagaidi, ka tiesāšanās klientam vēl ar to nebeigsies. Mēs gaidīsim augstākās tiesas senāta gala lēmumu. Tieši tā. Saki, kāds tev ir iespējas par tiesāšanos vai tiesāšanos nodokļu jautājumos? Vai nav tā, ka mums ir par vienu to pašu jautājumu pretrunīga prakse? Protams, pusgada laikā 2 pilnīgi pretēji apgabaltiesas spriedumi. Vienā sastāvā saka... Rīgā vai tas ir dažādos reģionos? Administratīva apgabaltiesa. Vienīgā, kas mums ir. Viena tiesa, 2 sastāvi, bet viennozīmīgi to es vērtēju pozitīvi, kad likumā... Tavuprāt, pareizais ir chronoloģiski vēlāk vai chronoloģiski pirmais? Provokatīvs jautājums. Protams, ka otrais, okay. Pareizāks. Bet tas vismaz ir redzams, ka tiesas iedziļinās, ir mums kontrolas sistēma un, kā teikt, varam paši šeit Latvijā visu sakārtot. Nevajadzēs, kā teikt, vērsties tur tālāk un nebūs kaunināšana. Citās valstīs neatsauksies uz kaut kādu praksi, kā Latvijā nepareizi bija piemērots. Bet tāda opcija ir vēl šajā konkrētajā tiesvedībā par PVN atmaksu pastāv, kad prasīt Eiropas Savienības tiesas saistošo viedokli? Paralēlajā tiesvedībā senātam ir pieteikts, tas lūgums paprasīt viedokli. Tā kā, ja senāts pats nenonāk līdz tādam secinājumam, tad loģisks solis būtu, kad arī tiktu jautāts. Mhm. Saki, vai kāds varētu būt tāds secinājums, atskatoties uz šo lietu, PVN strīdus gadījumā? Ko tu ieteiktu potenciāliem saviem klientiem, citiem PVN apbižotajiem? Kāds tavs tāds, kopsavilkums par visu pārdzīvoto pēdējos 2-3 gados? Viennozīmīgi, pirms jebko sākt, protams, būtu labi pakonsultēties ar nodokļu speciālistiem, vietējiem
lai kā teikt, saprast vispār to drēbi, ja, kā notiek. Un, protams, tas būtu arī galvenais. Bet mēs runājam par situāciju, kad Latvijas uzņēmēji kaut ko līdzīgu dara citās Eiropas Savienības valstīs. No otras puses, protams, šis konkrētais stāsts ir par kā lai saka, ne Latvijas, ja teiksim, Eiropas Savienības jurisdikcijas dalību valsts uzņēmumu darbībām, tātad viņu eksports un mūsu imports, respektīvi darbošanās kopīgā savienības teritorijā. Līdz ar to, protams, šajā kontekstā, kas labi noder kaut kāds tāds starptautisks tvēriens, ja, jo bieži vien, jo šis klients arī nonāca droši vien, ka BDO tīklos vai netīklos uzmanības lokā, tāpēc, ka visticamāk izmantoja savā valstī BDO pakalpojumus, vai kāds tur bija tas stāsts? Jā, tieši tā bija viņa valstī vietējais BDO, un tad mēs vēl paralēli runājām arī ar viņu speciālistu. Tā kā, protams, tiesvedības iestrādes ir, ja gadījumā apbižos kādu vietējo kaut kur citur, tad, protams, arī tas sadarbības tīkls. Nē, tur man ienāca prātā, ka, protams, mēs varam šo spriedumu iztulkot gan angliski, gan vāciski, ja? Un padalīties, protams, ar saviem BDO kolēģiem, juristiem Eiropas Savienības valstīs, kad Latvijā ir pozitīva, ir tiesa, kura ieklausās, saprot un redzēt, kāda ir argumentācija. Pēc 3 gadus nogurdinošas tiesvedības izlasiet. Ja? Un cerams, kad senāts tam pievienosies agri vai vēl. Jā, protams, pozitīvi tas, ka gan senāts pirms tam šo jautājumu ir, kā teikt, pateicis skaidri un nepārprotami. Un arī šajā lietā, kā teikt, ir skaidri pateikts, kad nedrīkst tā darīt attiecīgi. Latvijas tiesas kontrolē šo visu mehānismu, un, protams, tas potenciāliem investoriem arī ir redzams ar pluszīmi. Tas ir vairāk tā kā pluszīme nekā mīnuszīme, ka ir tāds spriedums tieši attiecībā uz pašu Latviju un uz potenciāliem investoriem. Rastīgi labā ziņa, ka mums ir tomēr apgabala tiesa, kura ir saklausījusi, manuprāt, diezgan acīm redzams vienkāršs arguments. Te nevajag, kā saka, Nobeļa prēmijas intelektu, lai saprastu, ka PVN samaksātais visticamāk ir jāatmaksā, pat tad, ja valsts ieņēmuma dienestam ļoti, ļoti to negribās. Tā kā, es domāju, labā ziņa investoriem Latvijā vai citu Eiropas Savienības dalību valstu uzņēmējiem, kas šeit veic darbību ar reģistrāciju vai bez. Šajā gadījumā PVN likums tiks piemērots atbilstoši direktīvu normām. Un, tiesa sistēma, Latvijas tiesas sistēma to sargās. Tieši tā, jā, tas ir pozitīvais. Tas ir pozitīvais, jā, kad iedziļinās un orientējās Eiropas Savienības tiesībās, un, protams, tas investoriem ir skaidri redzams. Jā. Tad es domāju, noslēgumā novēlu tev uzvaru, tā teikt, uzvaru līdz galam. Vēl daudz vāciski un angliski runājošus klientus. Lai šis podcasts izskan un nes tev zināmu atzinību un varbūt tiesām un valsts ieņēmuma dienestam arī zināmu apgaismību, kā turpmāk rīkoties. Paldies! Paldies!